Čau, mani sauc Kristaps, un šī būs otrā sērija par to, kā mēs iekārtosim savu garāžu. Kas šodien mums ir plānā? Mums plānā no šitiem te metāla kvadrāta caurulēm uztaisīt šitajā te zonā rāmi priekš darba galda virsmas. Nu tā, sāksim griezt, metināt, skrūvēt turp. Tā, sāksim ar to, kad izāģēsim kājas, kas te nāks, stūros 4 un priekšpusē 1, kas pa vidu būs galdam. Augstums būs kur 1,5 centimetri. Sāksim zāģēt. Kājas tagad esam sazāģējuši. Nākošais sazāģēsim rāmi, kas ties pa perimetru. Tad rāmī saurpsim caurumus, lai varētu pieskrūvēt ar dībeļiem pie sienas. Un arī vertikāli caurumus, lai varētu pēc tam galdu virsmu pieskrūvēt. Darbojamies tālāk. Šodien tikām tik tālu, visu sazāģējām pareizajā garumā. Īstajā viņš būs, īstenībā viņš būs, tāds arī būs. Tāds arī būs. Izurbi visi caurumi, lai pieskrūvētos pie plāksnes. Te viens lielāks, lai skrūve ietu cauri dībelim. Principā tāds arī viss tas būs. Rīta būs jāmēģina braukt pēc OSB plāksnes ar bembi, kuram nav jumta reliņa. Tas varētu būt diezgan interesanti. Vai līdz rītam. Tā štropas. Otrā diena. Vedam virsmu. Nu, viņam diezgan stingram jābūt. Būs stingrs. Nē, būs jau labi lēnām aiz. Apsargs normāli iečikoja. Nē, te jau nevarēs redzēt tīri kaut kādu kadriņu no augšas kāds. Tur vajadzētu to. Tikko atvedām OSB plāksnes. Tagad sākam metināt kopā rāmi. Priekšējā daļa jau gandrīz vai ir pabeigta. Tā, kas tālāk tam metināsim to daļu, kas iet gar sienu. Beigās savienosim abas divas kopā un pa virsmu. Tagad finiša fāzē paliek 3 šitās te traverses iemetināt iekšā. Un principā rāms tur būs gatavs, ne? Davai.
galdu šo te rāmi pabeidzām metināt. Viss stingrs. Nākošais, ko darīsim, tas ir piezāģēsim šās te OSB plāksnes tā, lai viņas te ideāli ieiet iekšā šitajā te nišā. Pieskrūvēsim virsmu klāt. Un pēc tam uzslīpēsim smilšpapīru to plāksni. Un tad nolakosim. Sanāca diezgan labi. Tā, tagad ar 100 bišķiņu pāriesim pāri, lai viņš nav tik ass, skabargs. Un tad nolakosim. Šūvi nemaz neredzēju. Lakosim ar vienkomponentu poliuretāna laku, kas ir izturīga pret benzīniem, eļām un arī nodelumu izturīga viņiem būs ļoti laba. Es domāju, nevajadzēs viņu šķaidīs, ja mauksim tādu kā ir, tad jau redzēsim, kad būs. Nepagaida ne 3 dienas un galds gatavs. Tikko nolakojām, tagad jāatstāja, lai izžūst. Principā viss. Paldies par uzmanību, uz drīz tikšanos!